Mani sauc Dairis Kalniņš. Emanuels. Mani sauc Andris. Mani sauc Viktorija, man ir 20 gadi. Gluži kā aplikācijas nē, bet ja man ir kaut kādi jautājumi vai kaut kādas lietas, kas man interesē, tad man ir Google, es ierakstu Google un cenšos tur kaut kādas atbildes atrast. Man bija veģetatīvā distonija, es pielietoju meditācijas, es nezināju, kas tas ir, un es mēģināju. Latviešu, krievu, angļu pēc vajadzības un pēc paša brīva izvēles spāņu valodu. Vairāk ir latviešu valoda, bet, ja es kaut ko latviešu valodā neatrodu, tad krievu valodu. Pārsvarā angliski vai latviski? Nē, es tādas lietas mēģināju, neuzticos par kaut kādiem draugiem ārzemēs. Īstenībā tu nevari zināt, kas tev tur otrā pusē sagaida. Nē, man arī pat ārpus interneta ir maz draugu. Man no Spānijas ir, viņš ir dzimis Krievijā, bet viņš dzīvo Spānijā, un mēs kaut kā nejauši iepazināmies un kontaktējamies. Diezgan ideāli, viss kārtībā. Platforma TikToks, jo viņam tante dzīvo Latvijā, un tikai dēļ tā mēs arī sākām kontaktēties un sarunājamies tādā ziņā, kā viens otram iet. Viņš par Spāniju kaut ko pastāsta, es par Latviju kaut ko jaunu pastāstu. Ik pa laikam dažreiz kaut ko aprunājos. Kurās valstīs tev ir šīs paziņas? Kostarika un Krievija. Ja man ir vajadzīga palīdzība, vienalga tas ir uz ielas vai kaut kur stācijā, pieturā, vienalga kur, man, tad, kad vajag paprasīt palīdzību, tad es saprotu, man iekšā kaut kas tur un man ir bailes. Bet vienā momentā man smadzenēs tāds hopā un ir jāiet un jāizdara. Varbūt tāds kādā, kad es sevis pārmetumu, vai arī kaut kādi darbi, vai arī nezinu, kad dzīvē bišķi neiet tā kā gribētos, un reizēm pat nākas naktīs negribēt. Internets nedomāju, ka būtu tā vieta, kur, ja, piemēram, jūtās noskums būtu. Nē, varbūt saziņas variantā, piemēram, ar kādu sazvanīties var. Pāries, nē, visu. Cenšos pozitīvas domas domāt, bet tas dažreiz nepalīdz. Vai arī es kaut kādus tādus mierīgus atrodu internetā arī atkal kaut kādus uzmundrinošus citātus, kaut ko palasu. Un ja man kaut kas iesēžas ritīgi galvā, tad es ar to citātu arī turpinu dzīvot. Es diezgan bieži pielietoju tādu metodi kā dziļā elpošanas metode. Un tas vienkārši es zinu, kad ir jānoliek nost interneti un lai atslābinātos. Pirmkārt, laikam, atļaut tām emocijām izplūst, lai vieglāk paliek ap sirdi. Palasīt grāmatu, nezinu, aiziet paskreidīt. Tas ir gan sev uzlabošana, gan novēršanās no visām tur stresa situācijām, viss kaut kas tāds. Darīt to, kas patīk. Tā kā izvairīties, tur sēdēt visu nakti, es saka, man miegs nenāk. Es zinu ļoti labi, kāpēc nenāk miegs, tāpēc, ka telefoni un ekrāni ir blakām bijuši. Tāpēc jau nenāk līdz 4 rītā. Atrast savu pieeju uz kaut ko tam līdzīgu. Es nezinu. Mākslīgais intelekts. Es paprasu, kā psihologam, bez vajag paprasīt vai kādam tuvam cilvēkam paprasīt, kur AI tehnoloģija pajautā, un bez vajag kā atbalstu tev iedot. Es vēršos pie speciālistiem, pie psihologiem, varbūt ir kaut kāda tāda labākais draugs, draudzene, vienalga, kaut kā viņiem pazina, izstāst to bēdu, kas ir uz tavas sirds. Ar kādiem pulciņiem varbūt nodarboties, vai arī, kā es daru, aizēju mājās, un man ir mīļākā mantiņa, kur es vienkārši samīļoju un jūtos to, ka man blakām ir kāds cilvēks, kur es ļoti gribētu samīļot, un man paliek ap sirdi vieglāk. Labi papļāpāt ar draugu varbūt kādu. Tas arī tas tāds. Jā.
citiem ir svarīgs, man nē. Jo es pats sev uzskatu par pieaugušo, jo no pašas bērnības es pats tieku galā ar savām problēmām un cīnos par savu dzīvi un par savu pastāvēšanu un viss tā tālāk. Ir arī skolotājas pat skolā, kuras ir kā mammas, un viņas vienmēr būs blakām, tad, kad tev būs tiešām slikti. Un domāju, kādam tam cilvēkam jābūt tādam jaukam, atvērtam arī pret tevi, un ka tev tā attieksme pret tevi tiešām, ka tu jūti, ka tas ir tas cilvēks, kas man būs blakus, kad man būs slikti. Es atceros to, kad man deva padomus, bet es biju tāds kā pašgājējs, kurš mēģināja zīlēt un pasaulī no savas skata punkta. Parasti ir teikuši pie psihologiem, pie tā un tā. Nē, protams, pats tiek galā. Tas nav atkarīgs no gadiem. Kad tu ir 15-gadīgs cilvēks, varbūt zināt to, ko es nezinu, un viņš nezina to, ko es zinu. Pašmācību ceļā pagaidām programmēšana, jo tas tā man baigi aizrāva pēdējos 2 mēnešus. Esmu pametis skolu jau 2. gadu. Es zinu, ka bez izglītības var daudz ko sasniegt. Vienkārši skalo smadzenes un tā tālāk. Es kļuvu par brīvprātīgo darbinieku tagad, un man tas patīk, un cilvēki apkārt, un kaut kādas rīcības, kaut kas, kaut kāda kustība notiek, kas man patīk. Gribējās reiz ieiet militārajā jomā, bet pārdomāju, jo tur būtu varbūt ierobežota bišķi brīvība. Pēc 9. klases bija domājis, ka es pabeigšu vidusskolu līdz 12. klasē. Man teica, māma spieda, nē, tev vajag tagad iet kaut ko tehnikumā kaut vai. Es paklausīju viņus, un no vienas puses tas bija pareizi, bet no otras puses tas bija galīgi, jo es sapratu, ka ar laiku sapratu, ka tas tomēr laikam nav tavs, un jādara labāk kā grib tavas sirds. Iet uz to, kas patīk, kas aizrauj, uz to arī vajag iet. Jā, jo mums katram ir tiesības pieņemt lēmumu. Kurš tad cits ir pie savas dzīves stūris, kā ne tikai tu pats? Es uzskatu, ka katram tādas tiesības ir, un netikt ierobežotam ar kaut kādiem cilvēku nodomiem. Esmu redzējis un dzirdējis, ka dažkārt cilvēciņi taisa histēriju par to, ka viņus nedzird. Netēlot no sevis, kas ir pats galvenais, jo es kādreiz arī tēloju, un es sapratu, ka ar to tālu netiksi. Ja tur neuzklaus, lai iet citur meklēt. Nedomāt, ka es jau esmu tagad pietiekoši gudrs, visu zinu, bet nekad es neko pietiekoši nezinu.